Labvakar, cienījamie preses konferences dalībnieki, skatītāji un klausītāji. Sākam preses konferenci pēc valdības sēdes 28. janvārī. Preses konferencē piedalīsies ministru prezidenta Evika Siliņa, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis un valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs. Pēc amatpersonu paziņojumiem mēdījiem būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Un tagad lūdzu vārds ministru prezidentei. Lūdzu. Jā, labvakar, godātie mēdīju pārstāvi. Vispirms es vēlos noinformēt par attīstību zemūdens datu kabeļa jautājumā, jo mūsu jūraspēki ziņo, ka viņi sadarbībā ar Zviedrijas attiecīgajiem dienestiem incidenta vietā ir veikuši apsekošanu un ir ieguvuši arī pirmos video rezultātus. Ir tāda informācija ienākusi, ka visdrīzāk ir izdevies atrast kabeļu pārāvuma vietu, un kabeļu pārāvums ir apmēram 100 metru dziļumā, tātad uzņemot arī šos video attēlus un fotoattēlus, mēs pēc tam tātad veiksim vēl attiecīgos darbus, lai arī mūsu eksperti varētu saprast, kas tad varētu būt tas konkrētais iemesls, analizējot gan šīs fotofiksācijas, gan arī video. Skaidrs, ka šajā dziļajā ūdenī 30 centimetru attālums ir tas, kurā ir iespējama redzamība, tā kā noteikti šie dati vēl būs jāapstrādā un padziļināt analīzi jāveic. Bet katrā ziņā šai ir ļoti pozitīva ziņa, ka mums ir tiešām ļoti liels progress panākts gan tajā, ka mēs esam jau tādā procesā, ka šobrīd ir vairāki kuģi aptaujāti, kas potenciāli varēja izraisīt šo negadījumu, kā arī jau ir apsekota šī vieta, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu arī izsekot visas darbības. Tāpat arī ir izsniegt tiesiskās palīdzības lūgumi, nosūtīti vairākām valstīm. Man jāsaka liels paldies arī visiem iesaistītajiem, gan jūras spēkiem, gan policijai, kas uzsāka ātru izmeklēšanu, gan prokuratūrai, gan ārlietu dienestiem, gan aizsardzības ministrijai, tāpat arī visām iesaistītajām institūcijām, jo mēs tiešām ļoti ātri svētdien reaģējām, arī mūsu sadarbības partneri Zviedrijā, Somijā un Igaunijā izteica pateicību, ka mēs ļoti ātri arī viņiem sniedzām informāciju, lai viņi attiecīgi var reaģēt un nepieļaut nekāda veida darbības arī no šiem aizdomās turamajiem potenciālajiem bojājumu nodarītājiem viņu teritorijā. Tā kā man jāsaka, ka mēs principā esam labi sagatavoti. Skaidrs, ka šī situācija noteikti vēl prasīs padziļinātu analīzi, bet kopumā tas darbs rit ļoti, ļoti labi un sadarbība arī ar pārējiem kolēģiem, kas atrodas ārpus Baltijas valstīm, ir tiešām ļoti augstā līmenī. Par to tiešām liels gandrījums. Šodien arī domājot par drošību, mēs apstiprinājām tiesisko ietvaru krīzes vadības centra darbībai, un turpmāk tātad tieši tādu krīzi, kā mēs bijām spiesti risināt svētdien, manā vadībā, turpmāk varētu vadīt krīzes vadības centrs, ja, protams, Saeima apstiprinās visus nepieciešamos likumus, kurus mēs šodien valdībā apstiprinājām, un tad arī krīzes vadības centrs būs atbildīgs par civilajām, protams, ne militārajām krīzēm, militārās krīzes joprojām paliek aizsardzības ministrijas pārziņā, un tas nozīmē, ka bieži vien, kā mēs arī identificējām svētdien, varēja redzēt, ka ir iesaistīti gan policijas resursi, gan jūras spēki, gan LVRTC darbinieki, un šādās krīzēs ir ļoti svarīgi, ka ir kāds viens konkrēts koordinators, pie kura arī saplūst visa informācija, tālākā analīze, un viņš jau attiecīgi gan koordinē, gan analizē arī potenciāli esošu krīžu tātad rezultātus un arī var paredzēt nākotnē, kas varētu notikt, un arī ar šādiem datiem daloties arī ar visām nozaru ministrijām, atbildīgajām nozarēm, var jau labāk sagatavot gan nozars, gan iedzīvotājs arī šāda situācija attīstībā. Tā kā, manuprāt, tas arī sakrīt ar šobrīd gan Somijā veikto vispārējo civilās aizsardzības tādu kopējo konceptu, kā mēs stiprinām valdības centru, lai daudz efektīvāk un ātrāk varētu uz dažādām krīzēm reaģēt. Tad vēl viens lēmums ir par atvesļošanās un Eiropas Savienības noturības fondu naudām. Un labi tas, ka pagājušajā rudenī
valdībā pieņēmām arī manā vadībā lēmumu, ka ir daudz straujāk jāiet ar šiem fondu līdzekļu mērķiem uz priekšu, un ministrijām jāizstrādā atbildīgie noteikumi, kas arī paredz, kādā veidā tad šie fondu līdzekļi tiks izlietot, un ministrijas tiešām ļoti ātri reaģēja un ir panākts zināms progress, kas paredz, ka liela daļa arī no šiem fondu līdzekļiem tiešām tiks izlietot atbilstoši mērķiem. Mēs arī pagājušā gadā paredzējām lielāku elastību tajā, ka ministrijas varēja pārrestruktūrizēt šos fondu līdzekļus atbilstoši šodienas prioritātēm, jo, protams, kopš tā laika, kad Eiropā tika apstiprināta fondu līdzekļu prioritātes, ir pagājis zināms laiks, un, pieņemsim, drošība šobrīd, protams, ieņem ārkārtīgi augstu prioritāti. Tāpēc man jāsaka, ka esmu ar gandarījumu varu secināt, ka arī turpmāk ik pa 2 mēnešiem ministrijas nāks un sniegs atskaits par to, ko viņi ir paveikuši, kas ir nākotnes plāni, lai arī mēs ātrāk varētu tātad šos fondu līdzekļus laist Latvijas ekonomikas apritē, tādējādi, lai tiešām šis finansējums nestāvētu kontos, bet lai viņš būtu ekonomikā izmantojams, un mēs arī saprotam, ka ja šobrīd kādi fondu līdzekļi nav izmantojami, labāk viņus pārorientēt tām prioritātēm, kas ir vajadzīgas. Un viena no tādām prioritātēm ir tātad patvērtnes, par kurām, manuprāt, ir runāts daudz. Tātad vietas, kur patvērties, kopumā ir paredzēts novirzīt 50 miljonus katastrofu pārvaldības centru būvniecībai, civilās aizsardzības infrastruktūras uzlabošanai un patvērtnēm prioritāri valsts un pašvaldību vajadzībām, iespējams arī privātām daudzdzīvokļu mājām, bet par to, protams, vēl sanāks kopā iekšlietu ministrijas vadībā eksperti, kas tātad arī norentēsies, kādi tad ir tie kritēriji, lai šos fondu līdzekļus izmantot. Manuprāt, šī ir ļoti laba ziņa, ka mēs esam spējuši tos fondu līdzekļus, kuros mēs progresu neredzam, pārorientēt tām vajadzībām, kas šobrīd iedzīvotājiem mums visiem kā sabiedrībai ir bijuši mūsu dienas kārtībā un atbildēt arī uz iedzīvotāju jautājumu, kur tad būs šīs vietas, kur patvērties, par kādiem līdzekļiem viņas varētu ierīkot. Un, manuprāt, šī ir ļoti laba atbilde arī pašvaldībām, kuras, protams, gaidīja arī šādu valdības lēmumu. Mēs arī šodien pieņēmām lēmumu saistībā ar fondiem Izglītības zinātnes ministrijai novirzīt vismaz 40 skolām papildus finansējumu, lai viņi varētu modernizēt savas telpas, infrastruktūru un paredzēts arī ēku modernizācijai, un viena no lielajām prasībām būs, lai vismaz 20% no šiem projektiem ir saistīti ar STEM izglītību, tādējādi arī veicinot mūsu skolnieku un pedagogu iesaisti tieši STEM izglītības jomā, lai arī būtu atbilstošā infrastruktūra, kurā viņi arī varētu mācīties. Tātad fizikas kabineti, ķīmijas kabineti, bioloģija. Šis ļoti ir arī, protams, resursu ietilpīgs process, kas pašvaldībām bieži vien ir jātērē, un tātad šie fondu līdzekļi arī tiek novirzīti šādai ārkārtīgi svarīgai prioritātei. Līdz ar to tas progresa fondu virzībā šodien bija dzirdams, ir patiešām sasniegts liels. Turēšu arī stingru tādu roku pār šiem jautājumiem, jo, manuprāt, tas arī palīdz sasniegt rezultātu, ja mēs regulāri prasam, kāds ir progress, un tiklīdz redzam, ka kādi fondu līdzekļi kavēsies, mēs viņus labāk pārorientējam tām vajadzībām, kur mēs redzam, tas izlietojums varētu būt lielāks. Piemēram, ekonomikas ministrija ir pārorientējusi fondus pieejamiem īres mājokļiem, un šī apguve ir patiesībā ļoti laba, jo, protams, ka pašvaldībām un iedzīvotājiem ir interesi pēc pieejamiem energoefektīviem īres mājokļiem, līdz ar to mums tiešām ir arī tādā virzienā jādarbojas. Tad vēl viena lieta, ko vēlos piebilst, un noteikti varēs man papildināt valsts kancelējas vadītājs gan par krīzes vadības centru, gan par valsts pārvaldes iekšējā audita sistēmu, kas ir, manuprāt, ļoti labs virziens, kā mēs redzam, var mazināt birokrātiju, ka iekšējās audita komandas var tātad tikt veidotas horizontāli, nevis katrā ministrijā auditors strādā, bet var tikt izveidot šādas lielākas komandas, kas turpmāk arī skatīsies, kā liederīgāk izmantot nozaru ministriju līdzekļus. Iepriekš vairāk auditori vērtēja atbilstību, vai atbilst likumam, vai neatbilst, un tad mēs bieži arī esam dzirdējuši pārmetumus, ka galvenā tā valsts pārvaldes funkcija ir atbilst kaut kādam standartam, bet tas gala rezultāts nav tas pats svarīgākais. Manuprāt, ir laiks pienācis mainīt šo principu. Arī šodien pārunājam, ka arī auditori tiks mācīti pēc savādākiem principiem, ka nevis viņi vērtēs atbilstību, bet viņi vērtēs liederību vai vispār šāds
funkcija, ko pieņemsim veids kāda ministrija vai kāda ministrija esoša departamenta iestāde, vai tā ir liederīga. Bet, domāju, tur zinošāks būs valsts kancelējas vadītājs, kurš varēs mani papildināt šajā jautājumā. Mēs katrā ziņā sagaidām arī labus rezultātus, jo mums joprojām paliek spēkā uzstādījums meklēt arī ietaupījumus valsts budžetā, mazinot birokrātiju, un šis arī ir viens no veidiem, ka šis resurs varētu tikt izmantots, lai mēs liederīgi atrastu, kā tad mēs uz mērķi orientēsim budžetu, kā tad mēs arī valsts pārvaldē vēl varam samazināt un efektivizēt procesu, un vienu no šādiem valsts pārvaldes procesu centralizētājiem un efektivitātes virzītājiem valsts kancelē. Un vēl viens liels jautājums, kas mums tiešām ir milzīgs sasniegums Baltijas valstīs, kas nāk kā viena liela un tāda drošības jomā arī svarīga prioritāte, ir atslēgšanās no BREL, tātad no tās sistēmas, kurā mēs esam sinhronizējam savu elektroenerģiju kopā vēl ar Krievijas un Baltkrievijas kolēģiem un Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Un tas nozīmē, ka mēs atslēdzamies no Krievijas un Baltkrievijas, un tātad 8. un 9. februārī notiek šī sinhronizācija. Klimata un enerģētikas ministrs mūs ir regulāri informējis par to, cik mēs esam gatavi. Šajā pasākumā ir iesaistīts ļoti daudz puses, jau saulēcīgi ir ieguldīts gan bateriju iegādē, gan dažādos rezerves pasākumos, lai mums pietiktu elektroenerģijas jaudas, lai mēs būtu neatkarīgi no Krievijas un Baltkrievijas. Mēs tādā ziņā būsim ļoti labs piemērs un zināmā mērā arī tādi priekšgājēji, salīdzinot ar daudzām Eiropas valstīm, atslēdzoties no Krievijas un kļūstot neatkarīgi, līdz ar to pieslēdzoties kopējam Eiropas tīklam, un arī mēs nevarēsim tikt vairs nekādā veidā ietekmēti no šiem mums nevisai labvēlīgiem kaimiņiem, jo šis kļūst par mūsu tiešām Eiropas līmeņa projektu, un šis ir vērienīgākais energosistēmas neatkarības un drošības projekts pēdējos vismaz 10 gados Baltijas valstīs. Tā kā par to noteikti cīkāk pastāstīs arī klimata un enerģētikas ministrs. Paldies! Paldies, lūdzu, vārds klimata un enerģētikas ministram. Jā, paldies, premjeras kundze. Mēs šodien informējam ministru kabinetu par plānu, kā mēs ejam uz atslēgšanos no BRELA. Ir palikuši, gribētu teikt, pēdējie metri, un mēs sinhronizējamies ar Eiropas kontinentālo sistēmu. Tas ir viens no tiem projektiem, kur mēs varam būt lepni par to, ka mēs viņu spējam īstenot gan 3 Baltijas valstis apgūt finansējumu, jo šis projekts iet jau no 2009. gada. Kopējās investīcijas ir vairāk nekā 2 miljardi ieguldīt kopējā sistēmā, un te mēs esam veiksmīgi kopīgi ar Lietuvu un Igaunijas sistēmu gan pilnveidojušies, gan gatavojušies, lai mēs atslēgtos. Tas ir prioritātē drošības jautājums par energostabilitāti, lai mēs būtu pilnībā droši un stabili. Un tas, ko mēs noteikti aicinām iedzīvotājus sekot līdzi mēdījiem, gan Klimata enerģētikas ministrijas mājaslapā, gan AST mājaslapā, par informāciju par procesu, kā tas notiks, kāda ir kārtība, kam ir jāpievērš uzmanība. Jo tā, kā arī teica premjeras kundze, ir ieguldīts milzīgi līdzekļi gan baterijās, gan sinhronais kompensatoros, lai mēs varētu droši, stabili gan veikt visus nepieciešamos testus, izolētas darbības, gan arī pieslēgties pie Eiropas kopējā centrālā sistēmas. Un te jāpapildina tas, ka tas notiek mūsu pašu kontrolētā vidē. Mums ir scenāriji gan B un C pie dažādiem apstākļiem, gan arī situācija, kad mēs saucam ministru kabinetā, ja tas ir nepieciešams. Tas viss ir izrunāts, ir bijušas izspēlētas ļoti dažādas situācijas, un te noteikti, kas jāpaturprātā, ka to mēs darām kopīgi, visas 3 Baltijas valstis. Un tas ir liels sasniegums, liels izdarītais darbs. Un te vienīgais noteikti aicinātu būt kritiskiem pret kaut kādām ziņām WhatsAppā, kas atnāk. Vienkārši būt pašiem kritiskiem, izvērtēt un pārbaudīt informāciju noteikti mēdījos, gan publiskajos drošos, kur tad kāda ir situācija, jo mēs noteikti informēsim gan, kad tiek uzsākts process, gan par procesa gaitu, gan arī, kad tas ir noslēgts un mēs esam pilnīgi drošā sistēmā. Un te ir noteikti jāstrādā, ka arī visas attiecīgās iestādes ir paaugstinātā gatavībā, un gan arī visas sistēmas sestdienas, svētdienas strādās un būs pilnībā gatavībā pret gan visādiem incidentiem rīkoties, būs gatavi, gan arī informēts arī ministru kabinets pie zināmas apstākļiem, arī mēs esam gatavi rīkoties un gan arī sasaukt ministru kabinets sēdi, lai informētu sabiedrību un arī pieņemt lēmumus. Paldies! Un lūdzu vārds valsts kancelējas direktoram.
Jā, labvakar. Tad papildinot informāciju par krīzes vadības centru. Tātad no juridiskā tvēruma krīzes vadības centrs ir vai būs valsts kancelējas struktūra vienība, kurā būs valsts kancelējas konkursā izmeklēts vadītājs, kuru saskaņojot ar premjeru mēs iecelsim, apstiprināsim. Un krīzes vadības centrs tātad strādās pārresoriski, starpnozariski, iesaistoties ar visām nozaru ministrijām, pašvaldībām, nevalstisko sektoru. Un krīzes vadības sēdes varēs inicēt, protams, pati premjerē, valsts prezidents un arī jebkurš no valdības ministriem. Krīzes vadības sēdēs piedalās visi ministri, bet šajos likumprojektos arī tiek paredzēts, kad situācijas, kad nepieciešams šīs krīzes vadības sēdes varēs sasaukt premjers plus 3 ministri. Tas no tāda juridiskā tvēruma, bet kā jau premjerministrs minēja, visi likumprojekti vēl ir jāiziet Saeimas procesu, prezidentam jāizsludina, un tad arī leģitīmi šis krīzes vadības centrs uzsāks savu darbību. Sagatavošanās darbi ir notikuši, krīzes vadības centrs ir iekārtots, aprīkots, tā kā gaidām šos likumprojektus, lai uzsāktu darbu. Attiecībā par šo centralizēto auditu, tas arī ir birokrātijas sloga mazināšana, kā jau izskanēja gan valdības sēdē, gan šeit preses konferencē. Ministrijās ir dažādi kapacitāti arī uz šiem iekšējiem auditiem. Finanšu ministrija, kura ir šo valstu vai ministriju auditu centrs, informēs visus ministriju esošos auditors un vienosies par to, kāda nepieciešama audita uz konkrēto brīdi ir veicami un iesaistīs pārresoriski vai starpnozariski arī šos auditors. Un kā šodien valdības sēdē izskanēja, tātad ir dots arī valdības mandāts šiem auditoriem veikt šos liederības auditus. Noteikti būs lielāks efekts nekā tas ir decentralizēt katru ministriju tos veicot. Tas īsumā būtu viss. Paldies! Pienācis laiks mediju jautājumiem. Lai uzdot jautājumu, lūgums pacelt roku. Pirmā roka ir no Lauras Dumbras, ziņu aģentūra Leta. Lūdzu. Jā, labdien! Šis jautājums būs premjerējā. Valdības slēgtajā daļā ilgi tika skatīts arī satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju, par ko tas bija un par ko vienojāties. Jā, mēs saņēmām informāciju no satiksmes ministrijas. Kā jūs zināt, satiksmes ministrija virza jautājumu par strateģiskā investora piesaisti Air Balticā. Un mēs tātad arī uzklausījām, kā veids ar šī strateģiskā investora piesaisti. Šī nav pirmā reize, ka mēs dažādus lēmumus un progresa ziņojumus skatām, jo ir svarīgi, protams, lai šajā procesā arī būtu veiksme un lai mēs pēc iespējas ātrāk arī varētu paziņot, kas tad ir šis strateģiskais investors. Un mēs, protams, gribam sagaidīt viņu lēmumu pēc iespējas drīzāk, jo, protams, kad arī sabiedrība vēlas zināt, cik liela iesaiste būs no šī strateģiskā investora puses, tāpēc arī valdībai ir svarīgi turēt par šo rūpi un izdarīt visas nepieciešamās darbības, lai šāds investors piesaistītos, kas varētu, protams, veicināt arī Air Baltica atpazīstamību un zīmola, tādu pievienoto vērtību arī kopējā starptautiskajā tirgu. Tā kā mēs virzamies uz priekšu ar šī līguma noslēgšanu un tiklīdz kā būs šis gala lēmums arī no strateģiskā investora, un tam būtu tiešām jābūt pavisam drīz, mēs noteikti tad arī ar lielāko prieku to paziņotu. Paldies! Man būtu vēl viens jautājums, ja var. Lūdzu. Jā, lūdzu. Jā, par to, ka valdība arī varētu skatīt informatīvo ziņojumu par papildu finansējumu Rail Baltica projektam, jo viņš ir saskaņošanā vēl joprojām. Neko nezinu par Rail Baltica papildus projektu šobrīd, jo tas, kas ir svarīgi attiecībā par Rail Baltiku, tur regulāri būs jautājumi, kas nāks noteikti uz valdību, un mums ir svarīgi, lai tātad tie jautājumi, kuri tika uzdoti satiksmes ministrijai risināt, lai projektam kopumā būtu panākta ekonomija, tiktu arī izdarīti, un valdībā noteikti netiks nekas skatīts, kamēr nebūs skaidrs rezultāts šai ekonomijai. Es nekādu šantāžu no Rail Baltica komandas nepieņemšu, ekonomija ir jāatrod, un ir pilnīgi skaidrs uzstādījums, ka šīs izmaksas, kas iepriekš tika uzstādīts, ir jāsamazina vismaz par 20%,
un mēs arī sagaidām, ka šāds risinājums būs atnests. Tātad, ja nav izdarīts šis mājas darbs, līdz ar to arī valdība nevar skatīt šādu ziņojumu. Paldies! Izskatās, ka vairāk jautājumu nav, līdz ar to preses konferences slēdzam. Paldies visiem par uzmanību, labu vakaru un uz tikšanos jau citos preses pasākumos. Paldies visiem ar labu vakaru! Paldies!